Tā šeit nākošajos austrumos dusmas vēl lielākas, bailes vēl lielākas. Un 10 šādi soļi ir depresija. 30 šādi soļi jau tikai ir, kad parakstu zāli. Un no kā tas viss rodās? No tā, ka cilvēks nesaņem pozitīvo enerģiju, vienīgo enerģiju, kas ir bez mīnus zīmes, dienvidus. Tāpēc, kad jūs dzīvosiet vienkārši atslāpināti dienās, dienvidu diena var parādīt, kur jūs esat vērti vislabāk. Jo viņa iznes topas uz šis lūkas ir. Tas ir apmēram tā, kā saka, nu veiksies, neveiksies. Un pats interesantākais tas, tur nav haļābot. Haļābot var būt, kad veicās dienvidu dienā. A dienvidu dienā tu saņemsi tieši to, ko esi pelnījis. Tieši to, ko esi pelnījis, tas ir interesants. Tā kā saka. Tas nozīmē, ja es piemēram zinu, kas man rīt ir jādara, tas ir tas, ko es pelnījis? Nevis, kas jādara, bet ir vēl viena specifika dienvidu dienā, kas strādā. Pieminēšu, dienvidu ir enerģijas vārds, enerģija. Mūsu pasaulē ir ļoti iejaukta uz enerģiju, uz naudas enerģiju, jo mēs enerģiju lasam kā naudas enerģiju. Un, diemžēl, mūsu pasaulē ir tā sociālais visums samudžināts, kad, ja kāda tiesa tiek nolikta uz dienvidu dienu, parasti vinnē tas, kuram vairāk naudas. Diemžēl tā ir sociālā nostāja. Saproti, nauda arī ir enerģija, viņam vairāk enerģija. Es drīzāk tiek domājis, es piemēram zinu, ka man rīt ir jāpašī vagarīt līdz vēlam vakaram, un tas neko nespēja mainīt, nekādas cits enerģijas, tas nozīmē ko? Saproti, tu, kā lai to pasaka, tas, ka tev rīt ir jāpašī, tu nevar izmantot. Tas ir damnas. Kā saka, kā lai to pasaka, es tev varu pateikt, kā rīt jāpiecās pret situāciju, kā saka. Kā bija anekdote. Если вас насилуют, но вы ничего не можете сделать, расслабьтесь и получайте удовольствие. Расслабьтесь и получайте удовольствие. Rīt atkal iešķis var. Bet ja tu to darbu rīt, saproti, ļauj tam darbam ticēt savu sevi. Nē, nu tur nav citu, es nemanāju kā dienas šo darbu, es vienkārši profesā, ka tu zini, ka tev, piemēram, ir darbs kā darbs. Bet, ka tu zini, ka tev ir daudz dažādu pienākumu. Ļauj viņiem ticēt savu sevi. Saprotiet, ir viena tāda lieta, dienvidu diena atsevi. Viņai nav vektora. Cilvēks, kas dienvidu dienā straumi nes, ļauj rīcībai ticēt savu sevi. Ja tu dienā strādās ar airiem uzcītīgi, tu dabūsi, kā saka, sāpošas rokas, nosvīdušu muguru, bet ne par metru nepavirzīsies ātrāk par to, kurš vienkārši laivā ir sēdi. Tas nozīmē tā, no dienā darot kaut kādas lietas, kuras ir jādara, kaut kas nesanāk, un tad necepties par to, ka nesanāk. Ja tu cepsies, tad tu vienkārši iegūsi, kā saka, patēries enerģiju, bet nepaukstinās rezultāta kvalitāte, ne par sprīdi. Nē, es zinu, ka man ir jādara rezultāts, man neinteresē, kā es viņu sasniegtu, bet es viņu sasniegtu enerģiju, tur nav starpība. Cits bija rezultāts, tas tas ir. Konkrēti pasaki lieta, kas tev ir jāizdara, tuvāk pie lietas, ka iesāki runāt. Tas savējie. Tuvāk pie lietas, pasaki, bet iesāki sākt. Ko jūs kautējaties? Jūs mācīsieties 2. kursā. Es par jums katru zināšu no A līdz Z. Visu jūsu mājas grāmatu, visu jūsu psihi. Tā kā sāciet vērties vaļā, vis nav citu variantu. Vai mājiet no mācību, vai nebūtu atklāti. Atklāti, es atklāti dzēru. Jā. Mēs toreiz pēc semināra aizmērām. Rīt no rīta man vajag darbs, tad man ir jābrauc uz laukiem, man ir jāpērk cements, mairs, jāmeklē grants, jāvada. Bet kā rezultātā man cik ir jādabū lauku mājās. Tas viss ir jādabū, kā saka, lauku mājās. Saproti, tev lieta ir tāda, ka tas, vai tev tas izdosies, ir atkarīgs no tā, vai šīs 3 dienās šodien ieskaitot, kas priekš tā ir izdarīts un iepriekš. Vai no tā ir sazvanījusi veikalu un pateikusi, ka cikos pie durvīm ir jābūt. Cik var tik daudz, Vieti, kas var vienu tādu, kā saka, lietu, kad pat cik rīt ir kip, kā saka, bija ļoti daudz, kā saka,
enerģijas, kā saka, ir pietiekoši, bet vienkārši ir viena tāda lieta. Ja tu uzstādīsi, ka tev tieši, kā saka, konkrēti, tas ir jāizdara, vai tu to neizdarīsi. Cik dienu vienkārši enerģija dara, cik tu vari izdarīt, cik tu izdari. Saprot enerģijas princips, kā saka, svece dara. Tu nevari pavēlēt svecei, kad viņai obligāti jānodeg visai. Viņa nodegs tik, cik nodegs. Tev uzreiz jāiet dienā ar programmu, kad tik lielu daļu, cik no tā izdarīšu, tik būs labi. Un ja tu ar tādu programmu sāksi rīt, tad tu izdarīsi daudz. Ja tu sāksi ar programmu, ka tev jāizdara viss līdz ūkai, tad tu izdarīsi mazāk. Nekā, ja tu sāksi ar programmu, tad cik izdarīšu, tik būs labi. Tā ir vienīgā lieta, kas tev rīt no rīta ir jāizsaka. Bet kā no visām dienās? Nē, tāpēc ka ir ķipa. Tas paralēls ne tikai ka rīt ir dienvidu, bet vēl arī kaut ko tas kīb, ja? Nu, kīb, jā. Nu, kīb ir valsts enerģija, kas dara. Nu, kas nepaliek. Ja cilvēks nepieķerās konkrētam rezultātam, viņš ar visu izdarīja. Sadeg cik ir nolemts. Izdarīsies tie darbi, kam jāizdarās. Un ja pavēros pēc tam nākošās dienas, tad varbūt arī pievilksies tie darbi, ko tu esi ieplānojis rīt arī. Ja tu saspringsi, viņi var arī, var vispār plānot. Vai man vecu cementu atrast. Un tad tas, ko jūs tagad stāstījāt, tad varētu būt tas, ko es jūtu priekš rītdienas? Aknās? Nē. Nē, es tā uztēru to rītdienu. Cik paspējuši izdarīt, tik paspējuši. Redziet, tas ir ļoti, kā saka, labi. Kad jūs teicāt, jūs esat ļoti labs piemērs priekš pārējiem vienai lietai. Vai šī zināšanas apkūpe ir nevis jāmācās, bet jāatslābina intuīcija. Mums šī zināšanas apkūpe neļauj prāta spriest. Mūsu prāts atrodas spriegumā. Tikko mēs prāta spriegumu atbrīvojam, tā šī zināšanas sāk vērties vairāk. Atcerieties, es teicu, kas tā neprasīja Donam Konam. Kāpēc tu tik daudz vari? Tu speciāli trenējies? Nē, es tik daudz varu tieši tāpēc, ka es netrenēju. Atbildi. Prāta spriegums mums traucē. Mūsu vēlme, kā saka, visu, saproti, mūsu vēlme visu saprast, daskanāļna, kā lai to pasaka, traucē visu saprast. Nē, bet tu es saprotu, ka tas traucē, bet kā tu viņu var atslēgt? Tas nevar. 20 minūtes. Ar nekas nelīdzēs. Pirmo dienu nelīdzēs, otro nelīdzēs, trešo vēl. Nē, es dažreiz konsultācijās man izdodas to atslēgt. Es izdodas atslēgt. Dažreiz to atslēdzu tā, kad es cilvēkam pusotras stundas laikā pilnīgi iedvešu pārliecību, kad viņš var nomirt pēc pusstundas. Un saprotot, kad viņš tādā momentā sajūtās, ka viņš pēc pusstundas var nomirt, viņš saprot, ka tās lietas, par kurām viņš visu laiku domā, praktiski nav izvērtas olas čaumalas vērtas. Tāpēc tolteku tradīcijā ir nāve ir vislabākais padomjoties teiciens. Bet tagad jau vien biežāk un biežāk sāk atcelties šis jautājums arī Latvijā. Kad ir, nav iespējams, ka arī tā nav, vai pēc pusstundas nav, ja? Tas ir apmēram tā, ka dotajā momentā cilvēki uztraucās par biznesu. Bet tagad praktiski pasauli mēs zinām, ka atrodas uz finansiālā katastrofas un robežas, un tad tu iestrīkst vai Jā. Es pēc tam savāšu. Tas ir apmēram tā, ka mēs negribam mācīties, bet dzīve rada tos apstākļus, lai mēs atslābinām. Jo lieta ir tāda, ka šeit domā, kad kota, ka es atslābināšos, kā viens teica, что я, растекусь, как сопля. Pats интересанtākais tādā. Растечься нужно, чтобы потом собраться в правильной форме. Если ты в неправильной форме, твое сознание, чтобы оно потом собралось в гармоничную структуру, она сперва должна растечься. Tas ir apmēram tā, ka, ja jūsu apziņa, kā lai to pasaka, ir tā saka šādā formā, viņa no sākuma viņai vajag rastēķise, lai viņa iegūtu precīzu formu. Saprotat?
princips. Jābūt tai starpstadijai. Tur ir tas noslēpums ar tā iekšējā dialoga atslābināšana, viņa parasta. Stadija, kad viņa parasta. Dažreiz dažiem cilvēkiem to izdodas sasniegt, kā saka, apzinot, nonākot tādu apziņas stāvokli, ka pilnīgi iedomājoties, ka to viņi var diezgan šokējoši tāds. Bet, ja citi nelīdz, ja citi mēģina, citas meditācijas nelīdz, tad šī palīdz pat iepūm. Pasaki kaut ko jauku cilvēkiem, Laura. Tekstu. Un viens ar tādu beigot tiešām savu zemapziņu vai kas tā būtu, tur arī paliek uz krēslā. Nav tā? Jo cilvēks jau, labi, tik īstā laikā varbūt sevi nevar ieprogrammēt, jā, bet teiksim... Labi, tagad es teikšu vēl vienu, kā saka, atminēju, kas piemīt rietumu cilvēkiem un rietumu dienām. Mums pats viņi pavadās. Rietumiem ir viena, kā saka, vājība, rietumu pārspība. Kad jūs runāsiet kādreiz ar rietumu cilvēkiem, rietumu dienā kaut kādā valoda drusciņi pārspīlējumu. Jā, nu tik traki nav, es viņas nolaižu tādu, bet ne jau tas. Saprotiet, rietumu diena, redziet, kas rietumu dienā, vienmēr atcerieties. Šodien ir rietumu diena, jūs to pamatījāt. Un rietumu dienā, redzi, kas enerģijas ir pēc grūtības pakārta. Pati vienkāršākā ir austrumu enerģija, viņa apvaldīt visvienkāršāk ir. Apvaldīt dusmas ir visvienkāršāk. Otrā pēc grūtības ir ziemeļu enerģija, apvaldīt bailes ir grūtāk. Visgrūtāk ir apvaldīt rietumu dienu, kad ir emocijas. Saprotiet, jo rietumu dienās katra emocija viņa iet uz galējību. Saprotiet, ja rietumu dienās, kā saka, cilvēks viņam veikala atvaino, viņš no tā var aiziet līdz katastrofai mājās skandālam, kad viņš tur iekauta sievu un bērnu. Saprotiet, rietumi emocijas viņa vēl kā noraujās tā iet līdz galam, skoļka viņas jau. Saprotiet, tas ir rietumu diena, tas ir bīstamība rietumu diena. Es ļoti atvainojos vilciens. Jūs ļoti labi pateicāt, jo mums arī nodarbības. Mēs jau esam pienākušas, jā. Tā kā. Tad mājas darbs. Mājas darbs, mēģināt, mājas darbs. Sestdien vajag strādāt. Mājas darbs, izlasīt par enerģijām, kas ir, apskatīties kalendāru un pamēģināt uz šo nedēļu retrospektīvi tā paskatīties austrumi, dienvidi, rietumi, kā viņi strādā. Četrinieki, jā. Un redziet, ja jūs redziet arī tādā dienā, kā lai to pasaka, nu teiksim tā kāds atnāks un piemēram jūs šodien, kā saka, atnākt un saproti, piemēram, pēc 20 dienām jūs atnāksiet un teiksiet, es ne tikai sādu tur četrinieku, kā saka, redzēju, es braucu ar mašīnu un man ērģis visu laiku lidoju, kā saka. Es teikšu, ļoti augsts līmenis, ja jūs jau tādas zīmes nāk.